Tikko savācu no galdniecības TV galdiņa virsmu. Godīgi sakot, viņa aizved jau pirms 2 nedēļām, un es vispār aizmirsu. Šodien zvanīju, tā kā aizbraucu pakaļ. Te viss labi izstās. Tā kā vēl nepakošu vaļā nolūšu maliņā, tagad gribu visu savākt, pievākt. Tā, man laikam nāksies vēlreiz izņemt durvis, ko man ļoti negribās, jo tur visur, zin kā tas viss stikls, viss maliņas mazums, kaut kādu kļūdiņu pieļaušu, bet problēma tāda, kad es te šī vietā, kas ir apmēram šitāds posms, man tur vajag silikonu sasmērēt. Aizvarot un atvarot, es pie šitās vietiņas īsti nemaz netieku. Tā kā man laikam nāksies tomēr viņas vēlreiz izņemt. Tā, durvis izņēmu, silikoniņu, smuki saliku. Tagad gaidīšu, kamēr piežūs ziepītes, pārbaudīšu, vai viss ir čikniekā, un tad es durvis teorētiski var likt apakaļ, jo, lai saliktu sānos silikonu, man viņas netraucēs, lai viņas ir droši savā vietā. Tā kā tā. Ko es tagad daru? Tagad es esmu izvilcis ārā spoguli, kas man arī bija uz pasūtījumu. Vannu pasauli man visu sariktēja. Man viņš ir 115 platumā, 80 augstumā. Nu, plus mīnus man viņš varētu iztīties šādi. Bet es tagad skatos. Es te beigās uztaisīju dubulto slēdzi, kas nozīmē, ka man viņš ir augstāk nekā sākumā bija plānots. Un tad, jā, man te beidzās. Un te man uzreiz slēdzis. Es domāju, mošku man viņu celt augstāk, bet šobrīd man pēc izmēriem ir tā, ka stiklam augšiņa pieiet tieši tādā pašā augstumā kā dušai. Tas tur rāmis beidzās. No tā, tagad kaut ko štukoju, domāju. Jo pa labi, pa kreisi es viņu varēšu bīdīt. Tur ir šitāds stiprinājums, es droši vien pieskrūvēšu, nezinu, uz 3 skrūvēm varbūt tās. Pilnīgi pietiks, es domāju, pat ar 2 arī pietiek, bet pievilks ar 3. Pa labi, pa kreisi viņu varēs bīdīt, augstumu nevarēs pēc tam mainīt, tā kā jāizdomā kārtīgi ir. Ņemos ar spoguli, man Džeks tikko piegādāja grīdlīstītes, izmaksāja, man paņēma 13 gabalus, izmaksāja man 120 eiro ar piegādi. Vajadzēja būt, ka man pietiek visam dzīvoklim. Tās ir šitādas te, kā jau es rādīju. Šitā L-veida profiliņi, alumīnija melni. Ot šādi sanāca. Smuki pielikās tev plēvu virsū, bet augstums laikam ir labs izmērā. Man sanāk gandrīz tieši pa vidu, garākiem derēs, īsākiem arī derēs. Bet es gribu izņemt ārā, es gribu pārskrūvēt stiprinājumus, jo man nepatīk, kā tie dībeļi tur turējās. Pagaidām tik gribēju pielikt, pastīties, vai viss atbilst ir līmenī un ir labi. Viss it kā sanāca. Pieliku, pieslēdz arī pie elektrības. Bet es domāju, es tāpatās viņu vēl ņemšu nost, jo, kad man liks griestus, tad visa grozīšanās, ka liks mēbeles, es viņu droši vien labāk noņemšu nost, lai ir pasargāts. Davai pamēģināsim ieslēgt. Tā, pārbaudīsim, vai mums strādā. Tā, kurš mums bija toaletē, otrais noplūdnieks, tā, šitā. Es neatceros, kādu sledu pasūtīt, 4000 vai 3000, man liekas, ka 4. Opā. Skaisti. Ļoti skaisti. Jā, es domāju, apgaismojums griestos man būs 3000, spogulim paņēmu 4, ja gadījumā, tas tā ir 4, jā, laikam jā. Ja skujās vai kaut ko darās, tā lai labāk tā gaisma bišķi spēcīgāk. Tā izstās smuki. Vienīgi viņš tā lēni ieslēdzās, ne? Jā, viņam ir lēna aizdedzīta. Bet, skaisti. Tā, ko es daru tagad? Slēdzamu ventilācijai gribējās uzlikt to vāciņu, un viņš kaut kā nepiespiežās pie sienas, tāpēc es tagad bišķītiņās atlaidu kārbiņu, uztais tādu gropīt, lai viņš vairāk iesēžās iekšā sienā, lai ka pielaik ir smuki, jo man te plāns, ka es te varētu likt dvieļu karināmo, ja gadījumā te ar kaut kādām mitrām rokām vai kaut kāda pilīta vai kas, lai viņš tur nepil iekšā. Tur bija burtiski kaut kāda milimetra sprauga, bet viņš diezgan stulbi bija. Tā kā tagad izgriežu gropītis un sēdināšu viņu iekšā bišķi dziļāk sienā. Šitādu monstru man čoms aizdeva uz pāris dienām, lai var sazāģēt visas grīdlīstītes, jo man jau viņas vajag perfekti taisni nozāģēt. Šito kombinēto zāģi, ja metāla ripu, viņi baigi tādu biezā. Bet kaut kā skatīsimies, mēģināsim, gan jau, ka sanāks visi. Tā, tagad ņemos ar grīdlīstītēm, tikko testa variantā pirmo gabaliņu piezāģēju, kas man ies tur. Un tagad, ko es darīšu? Par cik es nozāģēju, un tam alumīnijam tā mala ir spīdīga, nopirku veikalā šitādu mazo bunģiņu,
melnu krāsu. Tā kā tagad es nolīmēšu ar skoču pašu profiliņu, tā lai tikai maliņa paliek, un pamēģināšu piezeķēt, pastīsies, kā turās tā krāsa un kā viņi vispār sajiet kopā ar šito. Tā, labi, ko es te darbojos? Joprojām vēl pats sākums, startiņš, es uzfilmēšu, parādīšu, kā es griežu, bet man situācija sekojoša. Es tagad mēģinu saprast, kā es taisīšu stūrīšus, jo zāģējot 45 grādos šito alumīnija grīdlīsti, viņš man šitā viņu rauj, pagaidi, viņš man viņu tā kā rauj projām uz sānu, es kāds 2-3 reizes pamēģināju, un man īsti tā nesanāk, un tad es izdomāju, man variants ir tāds, ka te, kur viņi satiekās, man ienāja no līstītē jānoņem tie, cik tas sanāk, 12 mm nost, lai ir kur otrai iesēsties. Šitos zāģēja fleksa. Nu, viņš tur var redzēt, tur bišķītiņās tā interesanti sanāca. Tagad es rekur piemučīju pie krēsla, pamēģināšu ar roku, ar metālu zāģīt smuki taisni, noņem 12 mm nost. Tā, fokusiņš, jā, no roku sanāk daudz labāk. Daudz labāk. Te man vajadzēja bišķi pasakot līdzi, te iebrauc zaļi, bet tā ir iekšpus, to neredzēs tā kā šādi, nu ko jāmēģinās tās. Tā, nu vat šitā man idejiski sanāktu. Tas otrs tā kā viņam, man grūti piespiest, paietu apakšā, šitam es maliņu piekrāsotu, nu vat, un tad viņš šitā būtu. Tā, nu lēnām ņemos, te piegriežu, piezāģēju, lieku, šādi pagaidām izstās. Process, kā jau grīdlīstēm, laikam ar jebkura veida tipa materiāla, lēnām, garām, čakarīgi, jo gribās, lai stūrīši visi precīzi sajiet. Ņem nost milimetriņu, zāģē pa jaunu, liec klāt, nu, jūs paši sapratāt. Tā, nu labi, parādīsim, kā man sanāk zāģēt. Rekur es uzlīmēju skočiņu, uzvalku līniju, jo bez tā skoča tu vispār neko uz tā melnā neredzētu. Tā kā tūlīnā te man ir uztaisīts tāds vienāda augstumā, lai viņš te nelocās un viss ir pareizi. Ideāli taisni sanāk. Un pie ieejas durvīm šajā vietā es izdomāju, ka darīšu tā, es ņemšu to pašu līstīti, ko es lieku pie sienām, apgriezīšu otrādāk, vot, un pielikšu šādi. Un man tas iztīsies. Šāda smuka melna līstīte, sajiet ar durvīm, ar visu sajies kopā ar maliņām. Palānām te darbojos, te viss smuki, te jau šitās ir pielīmētas. Reku pielīmēju. Tā man izstāsta, kā viņas sajiet ar durvīm kopā. Tā, nu tagad esmu sazāģējis visus atlikušās līstītes, un tagad es krāsoju maliņus visiem. Tā, nu kā man sanāk, te arī smuki sanāca pielaist pie šitās durvju vailītes. Nu, tāds tas stūrīts. Čotka.
Šādi skaisti izstās. Stūrīts. Šo skapiem es vēl nelīmēju, jo tā kā man ieliks skapis, skatīšos, vai viņš man paiet aiz mēbeles vai nē, vai man būs jāpiezāģē līdz ar maliņu. Pielīmējās ļoti labi. Otrā pusē izstās man šādi, piekrāsot maliņa. Nu tā, pa skaisto.